Nu, čalīt, sagriezies bišķi? Nu, kā tā gadījās? Ko? Slīdens šodien? Un kā ir? Ko šodien atrodamies uz liela dīķa sporta kompleksā, rullītī. Gastons, protams, arī ir šeit. Gastons, cik tev gadi? 4 gadi? Un ko šodien darīsi? Braukās ar kartingu, jā? Ar ledus riepām ziemas. Esi gatavs? Parādīs, kā tev iet? Tā kā mums ir arī ziemas aktivitātes, ne tikai vasaras, pareizi. Plīsīs ledus tu līdās? Nu braucam caurumam apkārt, labi? Daudzās vietās tā ir? Nu brauc uzmanīgi apkārtām vietām, jā? Bet šito līkumu pilnā gāzē sarunāts? Gatavs? Nu ko darīt ar kārtiņu čalīti? Stūmsim vai jāatstāsim? Jāstum, jā, no stūmiem. Mums traktors atbrauc pagaļ. Viss kārtībā, vecīt? Nav traktors. Tas nav traktors? Reiku, mūsu taksis klāt. Viss kārtībā. Čomi vienmēr izdrūlē situāciju. Viss mums notiekās. Man būs labi. Protams. Ko? Nākamā diena. Kartiņš mums ir sataisīts. Bračiņi esam atbraukuši. Strausi atkal. Ko? Nošķūries sniedziņu. Un drīz dosim gāzi. Laiks ir pasakains. Ejam, vecīt, pastīsimies trasīt. Nu, vecīt, ledus gatavs tūlīt, laižam pēc kartiņu. Pagaidi. Nu, čalīt, sagriezies bišķi? Nu, kā tā gadījās? Ko? Slīdens šodien? Un kā ir? Tu brauc pilnā gāzē vai līkumās atlaid arī vaļā bišķi? Tas ir piedbremzē. Bišķi piebremzē? Ar bremzīti, jā? Parādi, kādus piet bremzīt. Labi. Laižam tālāk. Tur izbraukt šito lielo līkumu, kuru mēs runājām. Kādu? Šito te, kas te apkārt iet, tu brauc pa trasi un re, kur te apkārt līkums iet. Jā, nu ko Gastons laidīs iekšā Džokera aplī. Nu jā? Sabrauks līdz citi puikas. Uztaisīsiet mazās sacensības, jā? Nu vai vienkārši pabraukāsiet visi kopā. Iestam piestam blakām pārējiem. Šis ir liels motors, ne? Pamēģini pats iekāpt šitajā. Man liekas, ka tas beņķis tev būs baigi pa lielu. Vai viss šeit jāpaugās, vai ne? Tas laikam domāts tētim. Es šī pamēģināšu. Man ir labi. Gandrīz daru. Nu ko, esam trasē. Vēl viens gončiks pievienojās.
Pastāsti, brāl. Kā bija ar lieliem puikām kopā braukt? Bail nebija? Bija forši? Tie džeki ātri, jā? Ko? Tu satrenēsies, mēs arī tev tādu ātro motoru ieliksim iekšā. Sarunāts? Do 5, tev labi sanāca. Bā! Skaties, Gaston, kā tur nāk iekšā viens līkumā. Ai! Gaston, laižam mājās, pastāsti, kā tev gāja šodien? Labi. Tev patikās? Nu, tagad mums arī ziemā būs ko darīt, vai ne? Jā. Galvenais, lai ir liels augstums ārā. Jā. Motis vai kartiņš? Kātiņš un mots un vēl kā vienkārši kātiņš. Tad vēlreiz pasaka, kartiņš vai motis? Viss skaidrs. Bet bija labi, jā? Do 5. Čals priecīgs, viss ir kārtībā. Nu, veicīt, ko tu pa labu braukšanu nopelnīji šodien? Kas tā ir pa piciņu? Ko? Neteiksi? Tas ir mazais pārsteigums, jā? No tēta. Labi, laižam. Esmu Dīdzis Grundulis un man ir 23 gadu pieredze motosportā. Kad man bija 5 gadi, mans tētis ievirzīja mani motosportā tieši Moto3. Moto3 es nobraucu 13 gadus un biju viens no Latvijas labākajiem trijāla braucējiem, kā arī tiku iekļauts starp Latvijas labākajiem trijālistiem nāciju kausā. 16 gados beidzu braukt Moto3 un pievērsos stuntreidingam, jeb streetbike freestylam. Tātad taisu trikus uz pārveidota ielas motociklu. Vēl joprojām to daru. Cītīgi dziedēju savu traumu. Sezonā noteikti iedvesmošu un turpināšu iedvesmot un priecēt cilvēkus dažādos priekšnesumos. Kā arī pēdējo gadu laikā esmu vairāk pievērsies tādai kā trenera lomai, īpaši bērniem. Esmu uzorganizējis daudz un dažādas bērnu pasākumus saistībā ar motosportu, un man tajā ir zināma pieredze, jo pats biju bērns, un varbūt, ka zinu, kas bērnam ir nepieciešams, jo man pašam auga puika Gastons, un cītīgi attīstamies, trenējamies un mācamies kopā. Ja tev ir aktuāls kāds no maniem piedāvājumiem, droši brauc, iepazīsti, mocīti, ved bērnu pie maniem ciemos, mēs jums noteikti parādīsim, jo mēs cītīgi attīstamies, katru gadu liekam kaut ko klāt, un būs drīzum arī jaunumi tieši saistībā ar močiem un bērniem. Sekojiet man līdzi un tiekamies pie maniem. Čau!